Ikvienā pilsētā ir uzņēmumi, bez kuriem nav iespējams iedomāties mūsu dzīvi. To darbu mēs bieži uztveram kā pašsaprotamu, kamēr viss darbojās kā paredzēts. Taču pietiek ar īsu pārtraukumu, lai saprastu, cik liela nozīme ir šo sistēmu nepārtrauktai darbībai. Par mums klienti atcerās tikai tad, kad krānu atver un ūdens nav, un tad viņi par mums atcerās. Un jo retāk viņi par mums atcerās, jo labāk mums visiem. Jā. Bet reti kurš aizdomājas, kas notiek ar tiem notekūdeņiem, kas nonāk mūsu kanalizācijas sistēmā. Jā. Un bieži vien arī cilvēki met podos, tos podus izmanto gandrīz vai kā atkrituma tvertnes, met tur visu, kas es negribu šeit tagad stāstīt visu, ko met iekšā, bet, protams, ka tas nav forši. Jā. Un, ja runā vispār par kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanu kopumā, tad šī sadaļa ir pat daudz sarežģītāka nekā piegādāt cilvēkiem dzeramo ūdeni. Dzeramais ūdens ir kas? Mēs izsūknējam no urbumiem, no dziļurbumiem ūdeni. Tas ūdens tiek attīrīts caur aerāciju un kvarca smilšu filtriem no dzelzs un mangāna. Un viss, un viņš ir gatavs dzeršanai, jā, viņš ir gatavs lietošanai, un šī visa attīrīšanās fāze, kas notiek uz dzeramu ūdeni, viņa ir ļoti vienkārša, prasta, bez visādām ķimikāliem, bez nekā, un tas ūdens faktiski ir gatavs dzeršanai. Jā. Un viņš ir kvalitatīvs, un tur nekāda problēma nav. Bet, ja runā par notekūdeņu attīrīšu iekārtu darbību, gan arī notekūdeņu savākšanas sistēmu, jā, tā ir diezgan komplicēta un sarežģīta. Ventspilī ir vairāk nekā 25 sūkņu stacijas, kas tikai savās tos notekūdeņus. Ja? Un, protams, arī 200 km kanalizācijas tīklu, kas arī prasa savu uzmanību, un plus arī notekūdeņu attīrīšu iekārtas, kur tas process arī diezgan sarežģīts. Un, ja, piemēram, iedomājās, ja kādas 4 stundas mēs atslēdzam visu notekūdeņu savākšanu, notekūdeņu attīrīšu iekārtas darbību, tad kā lai to megāk pasaka, visas tās mājas un visi tie klienti, kas atrodas apkārt sūkņu stācijām, viņi jau pēc 4 stundām sāks peldēt savā šmucā, jā, to, ko saimnieciskās darbības rezultātā cilvēks novada kanalizācijā. Viss ir pagrabi, visas zemāk atrodošās ēkas sāks pludot pamazām notekūdeņos. Tas ir pirmā fāze. Pēc tam visas zemākajās vietās nāks arī jau no kanalizācijas tīkliem, no akām un praktiski pēc 4 stundām vidumupē jūs garantē, ka zivis jau peldēs ar vēderiem uz augšu. Un, protams, arī mēs apturam arī notekūdeņu attīrīšu iekārtu darbību, tad arī tās aktīvās dūņas sākt mirt nos nedrīkst teikt par dūņām, bet viņas faktiski pārvēršās no aktīva organisma uz atkritumiem, jā, tas, kas arī ir sāpīgs. Faktiski tā ir iestātos ekoloģiskā katastrofa gan pašā pilsētā, gan arī tie notekūdeņi, kas tiks novadīti jūrā, viņi, protams, nebūs attīrīti. Ventspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīra notekūdeņus tikai un vienīgi ar mikroorganismu palīdzību. Nejaucam nekādas ķīmijas, neko nedaram tādu, lai kaitētu videi. Viss ir tikai mikroorganismu palīdzību attīrās. Attīrīšanas process notiek 4 soļos. Pirmais solis ir notekūdeņu pieņemšanas ēka, kur notekūdeņi sastopas ar smalkajām restēm, un smalkās restes dara funkciju, kur notekūdeņu dažādas tādas lietas, kuras ir biezākas par 3 mm, jau tiek atdalīts no notekūdeņiem. Nākošais solis ir tauku un smilšu baseins. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta jauda diennaktī, ko mēs varam attīrīt, ir 20,000 kubikmetri ūdens, notekūdeņu. Uz doto brīdi tagad 10–12,000. Tā kā mēs neko klāt nelejam, tas ir viss notekūdeņi, kas nāk no pilsētas pārvenes, viss Ventspils pilsētas. Ienākošos notekūdeņus mēs kontrolējam ar paraugu noņēmēju, mums ir laborants, kas tad arī skatās, pārbauda, kādu ūdeņi atnāk. Jo ir arī negodīgi daži tādi, kas gribētu kaut ko izliet, noliet. Mēs uzreiz to visu redzam, ceļam trauksmi. Tālāk notekūdeņi
aiztek jau uz bioloģiskajām tvertnēm, kur tad sākās viss tas attīrīšanas process, kur mikroorganismi cenšas un dara savu darbu, lai notekūdeņu attīrītu pēc iespējas veiksmīgāk. Šitai basēnā tad arī dzīvo visi mikroorganismi, kuri veic notekūdeņu attīrīšanu. Pēc veiksmīgi padarīta darba, kad vēderi ir pilni un pēsti, mikroorganismiem ir arī jāatpūšas. Katru dienu atbraucot uz darbu, pirmais solis ir izstaigājam tehnoloģisko procesu. Jau pēc ožas varam pateikt, jau pirms laboratorijas mērījumiem mēs pēc ožas jau varam pateikt, kā tam baktērijām vispār klājas, kā viņas jūtas. Ja viņiem ir slikti, tad ir tāda sapuļuša purva smaka. Tad, kad viņas ir veselīgas un viss process notiek forši, tad ir tāds svaigs, svaigs jūras gaiss, gan arī pat no notekūdeņiem nav ne tādas smakas nemaz. Jā. Tālāk darbs mikroorganismiem pēdot, tos notekūdeņus, ir vajadzīgs arī skābeklis. Skābeklis notiek nākošajā fāzē. Tās ir aerācijas baseinos, kur 90 minūtes mēs viņus bagātinām ar skābekli. Vienā baseinā mēs dodam viņiem atpūtu, otrā baseinā mēs bagātinām ar skābekli. Mēs katru dienu skatāmies, kā viņas jūtās. Citreiz vajag vairāk, citreiz mazāk. Un tad es viņiem iestatu to skābekļu uzdevumu, un kompresors līdz viņam arī pūš. Tad mēs zinām, ka viņas ir pēduši, mēs viņam visu. Vakarā mēs atkal paskatāmies, kā viņas jūtas. Baktēriju mūža ilgums ir vidēji 14–20 dienas. Tā laikā viņas dūšīgi strādā, attīra notekūdeņus, precās, mirst, dzimst un mainās. Tāpēc arī viss tas process notiek vienā lielā kustībā, 24/7. Ja baktērijām viņas netiks kustināts, tad viņas nekāds attīrīšanas process nenotiks. Katrā baseinā ir liels maisītājs, kurus viņas baktērijas uztur tonusā, tā, lai viņas kustētos. Mikroorganismi, kuri savu darbu ir pabeiguši un ir jau nomiruši, veiksmīgi tiek novirzīti uz galējo nostādinātāju tvertnēm, kur ar sūkņu palīdzību tiek novirzīti tālāk uz centrifūgas telpu, kur ar lielu mašīnu palīdzību viņas tiek nosusinātas. Viss attīrīšanas process vienai fāzē ir 90 minūtes. Šitas ir jau tīrais, attīrītais ūdens. Augšā tur kalniņā ir sūkņi, kuri tās beigtās baktērijas aizpumpē projām jau uz centrifūgu telpas. Dzīvās mēs pumpējam atpakaļ un beigtās mēs pumpējam projām. Un šitas jau ir attīrītais notekūdens, kurš no vienas puses un otras puses paraugu ņēmējs gan arī 2 kilometrus jūrā iekšā. Mēs pēdējos gadus vairāk akcentējamies uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošanu, efektivitāti uzlabošanu un arī rekonstrukciju. Un tad arī nākamgad mums ir plānots realizēt pa Eiropas līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju, kur rezultātā tiks uzlabota fosforu attīrīšana, slāpekļu attīrīšana, tiks uzlabots pati energoefektivitāte, līdz ar mēs samazināsim elektrības patēriņu līdz 20% notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Kā arī tiks uzlabota notekūdeņu dūņu. Tas ir tas atkrituma process, kas paliek, to dūņu atūdeņošanu. Tas dūņas būs sausāks un arī efektīvāk ar mazākām, elektrības patēriņiem tiks atūdeņots. Arī šis process tiks uzlabots. Rezultātā tiks samazināts elektrības patēriņš uz 20%.
pieaugs, kā es teicu, energoefektivitāte. Līdz ar to mēs maksāsim arī mazāku dabas resursu nodokli par piesārņojumu. Un tās dūņas, ko mēs atūdeņosim, ja mēs tagad izvedam un maksājam zemniekam, teiksim, tās dūņas pie kaut kā 13–14% saustas, un tas nozīmē, ka mēs vedam šķidrāku tās dūņas zemniekam, ja? Tad pēc šīs realizācijas tā dūņa būs sausāka, līdz ar to tas apjoms samazināsies, ja? Un arī vadāt vajadzēs retāk un mazāk. Ja? Tas viss dos, protams, efektivitāti un tiešām, teiksim, tas notekūdeņu attīrīšanas procesa izmaksas tiks samazinātas. Jā, tur es piekrītu. Līdz ar to mēs varēsim, viss jau pieaug, arī tarifi visu laiku aug un aug, jā, bet mēs varēsim vismaz kādu laiku uzturēt šo esošo tarifu. Arī tas ir labi. Ikvienā pilsētā ir uzņēmumi, bez kuriem nav iespējams iedomāties mūsu dzīvi. Arī siltumapgāde pilsētā darbojās nepārtraukti. 24 stundas diennaktī. Pašvaldības uzņēmums Ventspils siltums šo darbu nodrošina jau 60 gadus. Šajā laikā uzņēmums ir mainījies, attīstījies un gājis līdzi pilsētas izaugsmei. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris Ventspils siltumā strādā jau 13 gadus, un savu darbu sākumu Ventspilī, laiku, kad viņš pirmo reizi ienāca uzņēmumā, atcerās ļoti labi. 2012. gada beigas, 2013. gada sākums, tad es mainīju, var teikt, savu darbu vietu uz Ventspilu. Izaicinājums liels, jo katlamājas rekonstrukcija bija jau sākusies. Es domāju, Brīvības iela 38. Rekonstrukcijas galvenais mērķis bija pāriet no mazuta kurināšanas, kas bija kā viens no pamata kurināmiem, uz kurināšanu ar šķeldu. Un tāpēc arī šī rekonstrukcija notika un tika likti jauni katli, kuriem bija jādarbojas ar šķeldu. Tas brīdis bija tāds, diezgan tāds, es neteiktu, ka viņš bija ļoti patīkams, ja, kad ziema augsts, ja, un šur tur dubļi, šur tur piesals, protams, arī, ja, un sniegs līdz ceļiem, tad notika visi tie darbi tur, ja. Bet tā ir tāda normāla lieta praktiski, ja, jo, ja ir iespēja, tad neapstājas tie darbi. Arī ziemā notiek, ja. Kad notika šī šķeldes pēdas betonēšana, pirms tam armatūras siešana, kā es teicu, tad visi šie te veidgabali, kas bija pamatā domāti priekš katlamājas dūmvadiem, viņi bija nolikti pagalmā, tur sniegs uzsniedz. Ja. Protams, tas skats nebija varbūt tik cerīgs, ja, bet ar optimismu tam visam pieejot, ja, un arī ņēma mājās, protams, vakaros līdz šos te rasējumus, var teikt, jā, viss, un dokumentācija, ja. Bija jāiet tam cauri, lai vismaz kaut ko saprast, lai nav tā, ka paiet, piemēram, laiks, un tad, kāds var būt, ka man jāsaprot, kas notiek, ja. Tā arī tas bija. Latvijā pamatā diezgan daudzās vietās jau bija tajā laikā tāda tendence pāriet tieši uz vietējo kurināmo, tad tas bija arī šeit Ventspilī uz to arī gāja. Ja. Pamatā jau arī tas ir diezgan veiksmīgi, ja, jo kā rezultātā ir tā, var teikt, rezultāts ir tāds, ka vairāk kā 98%, gandrīz 99% mēs siltumu ražojam ar no vietējā kurināmā, tas ir no šķeldes. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šķelde ir tepat Latvijas mežos izaugusi, es domāju, arī Kurzemes pusē visreālāk, jo te viņi arī tiek sagatavoti. Ja. Un tā ir mazāk ietekme no dažādām pasaules tendencēm, kad mainās šīs cenas, ja, kad tur arābu šeiks, ja vēl kāds valsts vīrs kaut ko varbūt pamaina, ja pasaka, un tad pēkšņi cenas var mainīties dažu dienu laikā, piemēram. Ja, izmantojot vietēju kurināmo, mēs pamatā tomēr esam krietni pasargāti. Tajā laikā, kad bija jau 2012. 13. gads, tad ļoti attīstījās arī Latvijā. Latvijā šīs šķeldes katlamājas, viņa būvniecība. Protams, arī Ventspils ļoti labi, veiksmīgi, ka tas bija pieņemts lēmums šo darbu veikt. Ja, un tagad joprojām, jau ir tie gadi pagājuši, ja, joprojām mēs strādājam ar šķeldes katliem, ja, un tas ir par to pat nav nekāds domas, ka vajadzētu kaut ko mainīt. Ja.
Protams, viņi ir papildināti ar dažādām iekārtām, tur ir dūmgāzes kondensatori, ir uzlikts, var teikt, ja, pirmās pakāpes. Tagad mēs strādājam jau pie otrās pakāpes dūmgāzes kondensatorus, nozīmē, ka visa šī enerģija, kas ir dūmgāzēs, tiks praktiski pilnībā paņemta, var teikt, novadīta atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tās ir diezgan sarežģītas iekārtas, nav lētas, bet tas efekts ir diezgan nopietns. No pirmās pakāpes dūmgāzes kondensatora vidējais kaut kur es runāju par kurināmā ietaupījumu, piemēram, ir kaut kur ap 18%, tad rēķina gandrīz 5. daļa, mums ir mazāk jāiepērk šķelda, lai saražot to pašu siltumu daudzumu, kas būtu bez šī kondensatora. Un otrā pakāpe vēl dos kaut kādas vidēji 8%, tas ir, vēl nāks klāt. Tas nozīmē, ka praktiski gandrīz līdz 30% siltuma, ko it kā izmestu gaisā, ja šo iekārtu nebūtu, tiks ietaupīt, tas nozīmē, tiks ietaupīts kurināmais. Ja? Un tā īsi parēķinot apmēram ir tā, ka, ja ir, pieņemsim, ka kurināmā izmaksas ir kaut kur ap 2,5–3 miljoni, ja? Tad rēķinam, ja būtu tie 25–30% klāt, tad šīs izmaksas būtu krietni lielākas. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt to, ka jau uzstādot šīs pirmās pakāpes dūmgāzes kondensators, būtībā par visiem šiem gadiem, kopš viņi strādā, viņi sev atmaksājuši, tas ir numur 1. Otrs, viņi devuši jau ietaupījumu būtībā uzņēmumu kaut kur vairāk kā 4 miljonu eiro. Un ja, piemēram, šie 4 miljoni būtu, kaut vai pa gadiem būtu jāiekļauj pie tarifā iekšā, ja, iespējams, ka siltumapgādes tarifs būtu krietni augstāks. Ja. Dotajā momentā mēs esam tas tarifs ir tādā līmenī, ka viņš ir praktiski viens no zemākajiem Latvijā. No vēstures, cik es atceros, tad Ventspils siltuma zudumi bija kaut kāds, tas jau ir 20 gadus, varbūt vairāk atpakaļ, pār pa 20%. Tomēr 5. daļa, tas nozīmē, ka kaut kur aiziet zemē. Tagad mums ir siltuma zudumi vidēji kaut kur ap 11%, bet tas ir rēķinot visa gada garumā. Ja. Tur ir tā nedaudz atšķirība. Ziemā viņas ir relatīvi mazāki, vasarā relatīvi lielāki, ja, bet vidēji ap 11%. Un tas ir tāds vidējs rādījums arī būtībā visā nozarē pamatā. Jā, bet pilsēta attīstījās, cēlās jaunas rūpnīcas un arī vajadzēja jaunus pieslēgumus. Cik garas trases? Jā, trases, jā. Bet 19. gads, kad kopā izlēmām, ka jāpieslēdz arī buheražotne praktiski. Ja, tas bija no Lielā prospekta, kaut ko 3,7 km garumā tika izprojektēta trase. Gala objekts bija buheražotne. Ja. Pa ceļam, protams, tur uzreiz radās daudz objekti. Ja. Tur bija Pļavas ielas skola, Ugunsdzēsēju depo, bērndārs Bitīte, Lidl jaunais veikals, arī dažas privāta mājas, kuras bija ļoti tuvu, bija izdevīgi pieslēgt. Ja. Un arī tālāk, protams, ka gāja tālāk jau, var teikt, par Riņķi ielu, ja, un tālāk uz Ganību ielu, tur arī tika pieslēgta, kā es teicu, buheražotne, CSDD, pēc tam vēlāk arī jaunās ražotnes, kas tika uzceltas. Ja. Tā kā tas būtībā ļoti veiksmīgs tāds izbūvēts posms, kurš pēc tam ļoti noder pilsētai. Arī mums tas ir, protams, izdevīgi, mums jauni patērētāji, jauni klienti. Ja. Ja viņi pieslēdzas pie siltumapgādes sistēmas, tas nozīmē, ka neviens tur individuāli neko nededzina, nelaiž gaisā kaut kādas tur izmešas un tā tālāk. Viņa tika izbūvēta pamatā par līdzekļiem, kas tiek iegūti no kvotu pārdošanas. CO2 kvotu pārdošana. Šīs kvotas varēja pārdot tāpēc, ka mēs bijām pārgājuši jau uz šo te pamatā uz ražošanu ar šķeldu. Beidzamā praktiski jau pusotra gada laikā ir veikts tehniski-ekonomiskais pētījums, un viens no šī tehniski-ekonomiskā pētījuma galvenajiem punktiem ir tas, ka ir tomēr izdevīgi un ir nepieciešams savienot pilsētas abu krastu siltumapgādes sistēmas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katlamāja kreisajā krastā ar visu siltumapgādes sistēmu un ir katlamāja labajā krastā ar visu siltumapgādes sistēmu. Problēma ir kur? Problēma ir tajā, ka kreisajā krastā tas jaudas tagad pēc rekonstrukcijas gan pietiekošas, bet tur vairāk attīstīties nav kur. Katlamāja pilsētas centrā, tur neko vairs īsti izbūvēt nevar. Labajā krastā ir otrādi.
šeit tas jaudas nedaudz paliek pāri. Un vēl ir jāņem vērā arī tas, ka šī atkrituma reģenerācijas stacija, jeb koģenerācijas stacija, arī tiek izbūvēta labajā krastā. Tas nozīmē, ka šeit tiks ražots gan siltums un ražot arī elektrība. Ja? Ko šo projektu realizē Ventspils labiekārtošanas kombināts. Bet fakts ir tāds, ka vēl veseli apmēram 6 megavati jauda, tieši siltuma jauda nāk šī krastā klāt. Vasarā šo jaudu nav kur likt. Vasarā šeit vidējā jauda ir apmēram nepieciešamā 2,5 megavati. Tur nāks ar 6. Tas nozīmē, ka kaut kur var to izpūst gaisā, kas nebūtu īsti tā liederīgi. Ja? Un tad tieši šis krasta savienojums, tas būtu viens no šo krasta savienojumu, var teikt, siltumtīkla savienojuma mērķiem šo enerģiju paņemt pilnībā, ja, kas rodas no šīs atkrituma reģenerācijas stacijas un ievadīt siltumapgādes sistēmā. Tādā gadījumā, uz ko tas dod? Tas dotu to praktiski, ja, kā vasarā apmēram kaut kādas gandrīz pusgadu, jeb 6 mēnešus pilsētas centra katlumā varētu praktiski nestrādāt. Tur būtu klusums, miers. Vēl, kā mēs visi zinām, arī Eiropa tomēr iet uz šīm zaļajām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka ļoti attīstās arī tādas lietas kā siltumsūkņi, dažādi veidi, ja, kurus var attiecīgi paņemot enerģiju, piemēram, kas kādiem ir lieka, piemēram, vasarā ir sabūvēti saules parki un nav kur likt šo elektroenerģiju, piemēram. Tad tādā gadījumā tīri teoretizēja, ja, ka šīs siltumsūknis varētu paņemt izmantot šo lieko elektroenerģiju, kas ir citam lieka, ja, attiecīgi par konkurētspējīgu cenu. Un tā kā tas saucamais COP, ir tas tā liederības koeficients, paņemot vienu, piemēram, megavatstundu elektrības, mēs varam tīklos iedot apmēram 3 megavatstundas siltuma enerģiju. Ja runā par attīstības jautājumiem, tā es teicu, pirmkārt saistvats, otrkārt ir dažādi veidi siltumsūkņi, un trešais ir akumulācijas tehnoloģijas. Ja. Tā kā pie tā ir jāstrādā, un, protams, ja, ikdiena tas ir siltuma ražošana, par to vispār nerunāsim, tā ir mūsu ikdiena, kas ir jādara, ja, bet par attīstības lietām noteikti jāstrādā. Ko tas dod? Tas dod, protams, jebkuram interesē, lai šī lieta siltuma ražošana būtu lētāka, ar cerību arī uz to, ka tas kaut kāda laika posmā uz kopējā fona arī Latvijā, varbūt arī Eiropā, ja, mēs tomēr panāktu šo tarifu salīdzinoši pazeminājumu. Ja. Bet tā ir tā labā doma, pie kuras mums jāstrādā. Pašvaldības uzņēmums Sūdeka aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un arī svētku skrējienā neaizmirst no 25. līdz 28. decembrim paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To iespējams izdarīt elektroniski klientu portālā klientiem.udeka.lv vai mājas pārvaldnieka norādītajā paskastītē. 28. decembrī 4. vakarā Ventspils Livonijas ordeņa pilī klausītājus uz koncertu aicina Ventspils kultūras centra sieviešu koris Venda un vokālais ansamblis Mundus, piedaloties arī instrumentālajai grupai. Koncertu organizē biedrība Mazā Prinča planētas, bet atbalsta Ventspils pašvaldība. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11. piedalīs tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 kilometriem ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. Ir sācies skolēnu brīvlaiks, un, lai dienas tiktu pavadītas saturīgi, Ventspils bibliotēkas piedāvā bezmaksas nodarbības skolēniem. Pirmdien 29. decembrī no 10 līdz 6 Galiņciem bibliotēkā bērni varēs radīt eglītes rotājumus. 12. Akmeņielas bērnu bibliotēkā klasiskā bingo spēle. Arī mūzikas bibliotēkā 12. radoša darbnīca un spēļu stunda. Vienos Pārvēns bibliotēkā brīnumu darbnīca ar eglīšu rotājumiem no papīra. Bet 30. decembrī no 10 līdz 5 Galiņciem bibliotēkā bērni visas dienas garumā varēs radīt eglītes rotājumus, bet bērnu bibliotēkā Akmeņielā 12. no kartona un spīguļiem piparkūku stila namiņi. 12. mūzikas bibliotēkā radoša darbnīca un spēļu stunda. Ziema nav iemesls palikt mājās. Geto Games ielūdz uz Forget the Winter ziemas sezonas jaudīgāko pasākumu Ventspilī. 14. janvārī Olimpiskajā centrā Ventspils bezmaksas 3x3 basketbola un futbola sacensības bērniem un jauniešiem. Balvas, interaktīvās aktivitātes un droša atbalstoša vide. Ieeja pasākumā bez maksas.
Komanda reģistrācija mājaslapā play.geto.lv. 31. decembrī aicinām kopā sagaidīt jauno gadu Ventspilī lielajā laukumā. Jau no 23:30 par svētku noskaņu rūpēsies grupa Laika upe. Jaunais gads Ventspilī tradicionāli tiks sagaidīts 00:33 minūtēs un 44 sekundēs pēc Ventspils laika ar pilsētas mēra Jāņa Vītolīņa sveicienu un krāšņu uguņošanu. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11:00 piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontroles. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas.